Mazuļu ienākšana ģimenē nozīmē ne tikai ierastās dzīves ritma maiņu, bet tā arī paver plašas iespējas. Mēs šobrīd atrodamies Eiropas Savienības mājā, un man blakus ir Gunita Eberte, Eiropas Savienības mājas pārstāve. Varbūt jūs varētu pastāstīt, kas šeit šodien notiks, kas tas par semināru? Labdien! Šodien Eiropas Savienības mājā notiks seminārs jaunie vecāki uzņēmēji darbībā. Eiropas Savienības mājā mēs darbu organizējam, ja tā varētu teikt, mēneša ietvaros. Un katram mēnesim mums ir savs nosaukums un atbilstošs pasākums mēs rīkojam. Un šis mēnesis ir dzīves kvalitātes veicināšana. Un vienu no šīs kvalitātes veicinošajiem aspektiem mēs varētu minēt jaunos vecākus. Un gatavojoties šim semināram, tiešām pārsteidza. Ne tikai mums ir ļoti daudz jaunu cilvēku uzņēmīgu, bet ir arī jaunie vecāki, kuru ģimenēs ir ienākuši viens vai divi vai vairāki bērniņi, un kas tiešām ir pratuši savienot savu ģimenes dzīvi ar biznesu, un ne tikai uzsākšanu, bet arī ar ļoti veiksmīgu vadīšanu. Parasti jau tās idejas rodās no kaut kādas problēmas, ka pieņemsim, vecāki meklē kaut kādu produktu un saprot, ka tirgu tāda nav. Tad saprot, ka tā ir jauna niša, kur tad jau var mēģināt attīstīt to savu ideju un tad veidot savu to produktu, kas ir tā kā savām vajadzībām. Pēc tam saprot, ka tāda paša problēma sastopās arī citi vecāki, un varbūt ne tikai vecāki, bet, principā sabiedrība kopumā. Un, ja kāda no ģimenēm grib uzsākt savu uzņēmējdarbību, viņi var griezties pie jums, un jūs viņiem varat palīdzēt? Jā, noteikti. Mums klienta apkalpošanas nodaļā, jebkurā gadījumā sniedz gan informāciju par tām atbalsta programmām, kas ir uz vietas Lijā. Ja nē, tad mēs katru mēnesi apkopojam arī tādu atbalstu rīku, kas apkopo visas iespējas, kas nonākuši mūsu redzes lokā, tās atbalsta iespējas, kas ir arī ārpus Lijā. Mēs esam Mamu, modes brands. Mēs ražojam aksesuārus, un ne tikai aksesuārus, modes, šalles, un tagad jau paplašinamies. Mēs sev pozicionējam kā augstas klases modes zīmols, bet dziļāk ieskatoties, mēs esam sociālais bizness. Tas nozīmē, ka mēs dodam darbu jaunajām māmiņām, kas grib reizē piepelnīties un reizē arī palikt mājās ar savu bērnu, pieskatīt bērnu. Un bērndārzā ir problēmas, tad viņas var darīt darbu mājās un arī pieskatīt bērnus reizē. Man ir 2 bērniņi, un esmu sapratusi, ka bērniem ir daudz liela uzmanība jāvelta. Kamēr esmu mājas saimniece, sapratusi, jau beidzot bērniņi ir paaugušies un esmu gatava startēt ar kādu savu ideju, kuru esmu apguvusi Hipotēku bankas starta programma numur 2. Savu ideju es tāpēc arī virzu, lai es varu apvienot. Mana ideja ir tāda, ka vasarā es varētu startēt. Šobrīd esmu pilnīgi enerģijas pilna, tāpēc esmu šeit, lai man vēl kāds pastumj, lai es varu saprast, ka jā, ir ok, ka varētu būt.